Kurš ir pats labākais, vislabākais darbiņš pasaulē? Pumpuriņš pamodās no tā, ka brālis viņu purināja aiz pleca. Ķelies, nu, guļava, jau pienācis pusdienu laiks. Pankūciņš mums katram ir nolicis 3 gardus miežu graudus. Šeit gribas celties, bet jāizstaipās, es nevaru uzreiz celties, jāizstaipās. Miedziņš jāizberzē no actiņa. Jāizžāvājas kārtīgi. Es jau domāju, ka rīci, ka vēl var pagulēt. Nu takš ceļies augšā. Pampariņ. Un fiksi pie baļas. Nomazgāties. Un pacelties. Labi, es izteipīšos. Vēl. Lielā žāva. Labi. Eju, nomazgāšu burdiņu tūliņās. Augsts ūdens. Pumpuriņš ar ķepiņām rūpīgi nomazgāja savu degunu galvu. Mazliet paslapināja actiņas. Un kārtīgi nobērsās dvielītī. Un tad mazās pelītes apsēdās pie galva. Tagad bez steigas, sajūtot maltītes garšu un smaržu, paēdīsim. Un tad es jums pastāstīšu pēdējos meža jaunumus. Solīja Rosītis. Nu, stāsti jau tagad, kamēr mēs ēdīsim. Mazais pelēns bija trakot nepacietīgs. Nē, Pumpuriņ, tā mēs tikai izdarīsim ļoti slikti savai veselībai. Un Rosītis mierīgi notiesāja savus pusdienas, un tikai tad sāk stāstīt meža jaunumus. Vāveris teica, ka meža rietumu malā guļot krūmos vilcene. Viņa sot iekritusi slazdā un vairs nevarot paskriet. Tā viņai arī vajag, vismaz nevienu vairs nebiedēs. Vēl stāstīja, ka meža izcirtumā bijuši cilvēki un sakūruši lielu uguni. Visi meža dzīvnieciņi, mazie un lielie, izbijušies no ugunsgrēka, bet cilvēki tomēr to nodzēsuši. Tagad gan palikusi tikai melna vieta. Šeit Pumpuriņš pārtrauc sava brāļa stāstu. Rosīt, atceries, reiz, kad es savainoju ķepu uz ērkšķa, tu man atnesi lapas. Vai tu man varētu parādīt, kur tās lapas aug? Brālis uztrauc, sarauc uzacis. Pumpuriņ, vai tu esi ievainots? Nē. Mazais pelēns saminstinājās, jo viņš neuzdrošinājās atzīties,
ka kaut kā vēlas palīdzēt vilcenei. Es tā domāju, un padomāju, ka vajadzētu katram gadījumam tās savākt. Ja nu kas atgadās. Ja tev kaut kas atgadās, paņem ceļmalu lapu. Taciņu malās tās aug pa pilnam un uzklāj uz brūces. Bet priekš kam tev tad tās tagad ir vajadzīgas? Uzmanīgi apskatīdams brāli, jautāja Rosītis. Pumpuriņš neko neatbildēja, tikai nopūtās. Jau pēc brīža visiem par pārsteigumu viņš laipni piedāvāja pankūciņam. Brāli, vai vēlies, lai es tev kaut kā palīdzu? Alus saimnieks no savu mazā brāļa kaut ko tādu pirmo reizi dzirdēja. Vai tev kas ir atgadījies? Neusticīgi noprasīja pankūciņš, bet tad steidzīgi piekrita. Jā, ja vēlies, palīdz man izrakt jaunu noliktavu. Ziema izskatās, ka priekšā būs gara. Un tā nu, abi peļu brāļi citīgi strādāja kopā līdz pašam vakaram. Pankūciņš raka zemi, bet Pumpuriņš to vilka ārā no alus. Mazais peļuks tā īstrādāt nemaz nebija radis, tāpēc sāpēja gan ķepiņas, gan muguriņa. Tomēr viņš nesūdzējās. Pacietīgi vilka zemes pilno ķerru, klusēdams, un sapņoja tikai par vienu. Kaut beidzot varētu atpūsties un izstaipīties. Kā gribas izstaipīties. Kad jaunā noliktava bija gatava, Pumpuriņš bija tik pārguris, ka uzreiz pēc vakariņām ielīda midziņā zem segas, kaut gan sirsniņa vēl aizvien bija nemierīga, un galvā turpināja skanēt lietus lāsītas vārdi. Tu nesi sapratis pašu svarīgāko. Kā gan neesmu sapratis? Es taču visu dienu brālim palīdzēju. Pelēns taisnojās. Tam, kurš meklē vissvarīgāko, ir jāpadzirda ik viens, kam slāpst, kāds teica pašā sirds dziļumā. Bet man nav jādod ūdens vilcenei. Ja es to atnesīšu, viņa man tūlīt apēdīs. Un vispār, viņa ir ļauna. Gaisma un ūdens ir kopīgi visiem. Vai gan tādā brīdī drīkst dalīt labajos un ļaunajos, atkal galvā ieskanējās lāsītas vārdi. Bet tā nav mana vaina, ka pasaule ir tā iekārtota. Ko gan es mazs pelēns tur varu izdarīt? Labākais, ko tu vari darīt, ir iedod izslāpušajam padzerties pat, ja esi tik maz kā lāsīt. Atkal teica iekšējā balss. Ko tu man visu laiku atkārto vienu un to pašu? Un vispār, no kurienes tu esi uzradusies? Nu jau sadusmojās Pumpuriņš. Es parādījos tad, kad tu gribēji uzzināt pašus vissvarīgāko. Es augšu no tās siltuma un mīlestības, kuru tu dāvāsi citiem, pelēni. Un kad es izaugšu, tad tu sapratīsi pašu svarīgāko. Un vai tu drīz izaugsi? Gribēja zināt Pumpuriņš. Tas ir atkarīgs tikai
un vienīgi tikai no tevis, atbildēja iekšējā balss. Da